turpinām jūs iepazīstināt ar Līču patversmes pagaidu iemītniekiem. Ik viens no viņiem var kļūt arī par jūsu ģimenes locekli. Arī šis sunītis. Vēl aizvien ziema negrib atkāpties, bet spītējot augstumam un lielajām sniega kupenām, kādā saulaini ziemīgā dienā mans mīļais draugs uz Līču patversmi devās kopā ar tautā iemīļoto aktieri Leonu Krivānu. Es domāju tā, ka katram jau ir, katrai dzīvai radībiņai, ja mēs tā iedziļināmies, viņai ir vajadzīgas mājas. Tas tāpat kā pieņemsim cilvēkam. Ir taču tie bērni nami un viss tā, bet katrs grib mājas. Un sunīts jau var tāds tik uzticīgs tam cilvēkam. Un manuprāt, ka no šejienes tie ņemti tie dzīvnieki, ka viņi ļoti pieķerās tam saimniekam, ir uzticīgi, jo viņi saprot, ka viņi tomēr ir, kā saka, tai ģimenei pieņēmuši. Un viņš to savu uzticību, to savu sirsnību, viņš jau neslēpj. Cienījamais aktieris ir īstenis dzīvnieku mīlis un biedrības Ulubele draugs, un saulainajā ziemas dienā devās pastaigā pa mežu kopā ar suņu meiteni Sirsniņu. Sirsniņa ļoti elegants, tāds īpatnējs suns, kad apgūst teritoriju, sargāja ļoti. Iemīl saimnieku, saimnieci, bērnus. Bet viņi kautrējās. Mēs jau tā tikai nesen tā sapazināmies. Sirsniņa, tāpēc viņā nosauc par Sirsniņu. Tāpēc, paskaties, redzi, pamāja ķepu tur, Sirsniņa patversmē ir jau garus 9 mēnešus. Gudrā un kautrīgā sunīte ir ar brīnišķīgu raksturu, mīļa un draudzīga. Sirsniņa māk bučoties un sasveicinoties dot ķepu. Un, protams, gaida savu jauno labo saimnieku. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 60 83, maksa 1 lats.